Raidījums Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kā būt pārliecinātam par Dieva gribu. Ja kāds tev jautātu, ko kristieši saprot ar vārdiem Dieva griba, ko tu atbildētu? Kā tu atbildētu uz šo jautājumu? Jā, atbild ir. Vai tu teiktu, ka Dieva griba attiecas uz Dieva mērķi, plānu un viņa sirds ilgām? Ja tā, tad pareizi. Bieži cilvēki pat neaizdomājas, ka Dievam attiecībā uz viņiem ir personīga interese. Viņiem šķiet, ka Dievs domā tikai par vispasaules mēroga problēmām. Bībelē lasām, ka tad, kad uzticamies Jēzum kā savam glābējam, mūsu vārds tiek ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Kad domājam par attiecībām ar Dievu, runājam par Dieva gribu, runājam par viņa mērķi, plānu un ilgām. Dievs neignorēja tevi, kad piedzimi. Viņa mērķis, plāns un ilgas tavai dzīvei. Kad tu pēdējo reizi apstājies, lai padomātu, kungs, kur ir mana vieta tavā plānā, tavos mērķos, kur es esmu tavā gribā? Šajā svētrunā es gribu runāt par to, vai mēs varam būt droši. Droši par Dieva plānu, gribu un mērķi mūsu dzīvē. 40. psalma 9. pantā teikts: Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Man jādomā par tiem, kas nedēļu pēc nedēļas nosēž draudzē, apmeklē dažādas baznīcas un nekad neaizdomājas par Dieva plānu. Ne tikai, ko šodien man darīt, kā Dievs gribētu, lai es rīkojos šajā situācijā. Vai Dievs tevi šeit ir nolicis, lai tu kādu brīdi te vienkārši būtu un tad sauktu tevi mājās? Nē. Viņam tavai dzīvei ir plāns. Par tiem, kas piedzīvo grūtības, ciešanas un sāpes, viņiem būtu tiesības jautāt: Dievs, ja tev ir plāns manai dzīvei, kā tas saskan ar tavu gribu? Kad mēs dzīvojam Dieva gribā, viss, ko Viņš pieļauj, nāk mums par labu. Reizēm to ir grūti pieņemt, bet tā ir patiesība. Tāpēc, ja uzdodam šo jautājumu, vai varam būt droši, tad jā, varam. Es gribu runāt par vairākām Dieva gribas kategorijām. Pirmā ir iepriekš paredzētā Dieva griba. Te ietilps tas, ko Viņš darīs, ko Viņš paveiks, un neviens to nevar apturēt. Viņa suverenā griba, iepriekš paredzētā griba, viņa morālā griba mūsu dzīvē. Te runa ir par to, ko Viņš vēlētos, kā Viņš vēlētos, lai mēs dzīvotu. Labs piemērs ir 10 baušļi. Tie attiecas uz visiem. Tad ir viņa vēlamā griba. Ko Dievs gribētu redzēt mūsu kristīgajā dzīvē? Ko Viņš ilgojas mūsos redzēt? Tad ir viņa griba, kas izpaužas apstākļos. Viņa griba mūsu dzīvei, kad kļūdāmies. Mēs gribam dzīvot dievbijīgi, mums jāzina, kā pareizi reaģēt dažādos dzīves apstākļos. Pēdējais jautājums. Kāda ir viņa tūlītējā griba? Viņa griba tavai šodienai. Pajautā sev, kāda ir viņa iepriekš paredzētā griba, viņa morālā griba, vēlamā griba, griba, kas izpaužas apstākļos, un viņa tūlītējā griba. Kungs, kāda ir tava griba manai dzīvei šajā situācijā? Kad tu rītdien nonāksi darbā, iespējams, tev būs jāpieņem kāds lēmums. Tev jāpieņem lēmums par savu morāli. Ja rītdien darbā tev kāds kaut ko iespiež rokās, tev ir jāpieņem lēmums. Atteikties no tā, to ignorēt vai arī pieņemt.
Tāpat tev ir jāpieņem lēmums, kā tu rīkojies ar naudu, kas notika vakar vai kas notiks rīt. Katru mūsu dzīves jomu ietekmē Dieva griba. Viņš jau ir izvēlējies labāko ceļu. Tu teiksi, jā, bet es kļuvu par kristieti tikai savos 40. Tas nekas. Bet kā ir ar viņa gribu taviem nākamajiem 40, 50 vai 60 gadiem? Un atceries, Dievs mūs pazīst vislabāk. Kad piedzimām, viņš jau zināja mūsu stiprās un vājās puses, mūsu iespējas, ko mūsu vecāki zina vai nezina, kā viņi mūs audzinās. Tas viss ir daļa no Dieva gudrības, viņa žēlastības un labestības, kas strādā mūsu sirdī visu dzīvi. Bet kāda ir Dieva griba tavai dzīvei šodien, viņa mērķis un plāns? Kā pārbaudīt Dieva gribu? Pirmais jautājums. Vai šis lēmums ir saskaņā ar Dieva vārdu? Dieva vārds apstiprina Dieva gribu mūsu dzīvē. Tad vai tas ir gudrs lēmums? Tu teiksi, kā tad es varu zināt, vai tas ir vai nav gudrs lēmums? Pajautā sev, kādas ir sekas? Ja es rīkošos tā vai citādi, kādas tam būs sekas? Nevis kādas es tās gribētu, bet kādas tās būs. Mūsu lēmumiem vienmēr ir sekas, plānojam mēs to vai ne, patīk tas mums vai ne. Lēmumiem ir nenovēršamas sekas. Tāpēc mums jau agri saviem bērniem un mazbērniem vajadzētu mācīt, ka katram lēmumam ir sekas. Tu nevari pieņemt lēmumu bez sekām. Tās var būt labas sekas, vismaz mēs uz to ceram. Varbūt arī nē. Tas atkarīgs no tavas motivācijas un attiecībām ar Dievu. Tu varētu svētdienas rītā gulēt savā gultā, nenākt uz dievkalpojumu. Kāda ir Dieva griba? Viņa griba ir, lai tu būtu kādā vietā, kur tu viņu pielūgtu. Vai nu mēs esam viņa gribā, vai arī ārpus tās. Tava dzīve noteikti ietekmē arī kāda cita dzīve. Neviens no mums nedzīvo kā kapsulā. Kaut kādā veidā, kaut kādā mērā tu ietekmē arī citu dzīvi. Viņi tevi vēro, klausās, skatās, kā tu ģērbies, redz, kā tu rīkojies vai reaģē. Dieva griba, viņa mērķis, plāns un ilgas tavai dzīvē. Mēs to neizdzīvosim nevainojam, bet viņam ir griba, kas nāktu par labu gan mums, gan Dieva valstībai. Trešais, vai es varu ar tīru sirdi lūgt, lai Dievs man dāvā panākumus šajā situācijā? Padomā par pēdējo nozīmīgo lēmumu, ko pieņēmi. Vai tu par to jautāji Dievam? Vai arī tu teici, metīšu monētu? Cik muļķīgi? Vai arī tu teici, man ir 3 iespējas, apsvēršu tās visas un tad pieņemšu lēmumu. Esmu pietiekami nobriedis, lai pats pieņemtu lēmumus. Mēs visi zināmā mērā esam nobrieduši, bet ir konkrēti lēmumi, kurus mēs neviens bez Dieva vadības un palīdzības nedrīkstam pieņemt, jo mēs dzīvojam pasaulē, kas Dievam stāv pretī, iestājas pret taisnību un dievbijīgu gudrību. Atceries vienu, mūsu pieņemtie lēmumi mūs ietekmēs. Kāds teiks, tas notika tikai vienu reizi. Jā, pareizi. Kaut kas notiek tikai vienu reizi, bet tam vienalga būs ilgtermiņa sekas. Tad vēl svarīgs ir patiesas miers. Vai manī ir miers par šī lēmuma pareizību?
Ar to ir saistīts vēl viens jautājums, vai šis ir īstais laiks? Tā varētu būt Dieva griba, ka tu to dari, bet vai šobrīd ir īstais brīdis? Cilvēki pieņem ļoti svarīgus lēmumus, kas dārgi maksā, jo ir pasteigušies Dievam pa priekšu vai arī nokavējuši. Jautājot viņam par lēmumu, kas jāpieņem, viņš dāvās tev dziļu mieru, ja tu grasies rīkoties saskaņā ar viņa gribu. Tavā garā ienāks klusums. Tevī nebūs tas trauksmainais aizkaitinājums. Tavā prātā nebūs ne mazākās šaubēnas. Tu vairs nejautāsi citiem, ko tu domā. Kad tevī ir Dieva miers, tā ir tāda visaptveroša sajūta. Jā, kungs, paldies tev, Jēzu, jā. Kādi no jums varbūt teiks, es pat nezinu, vai manī kādreiz ir bijusi tāda sajūta. Tāpēc, ka tu neesi apstājies, lai jautātu Dievam, kungs, ko tu vēlies, lai es darītu? Dievs neslēpsies no tevis, kad tu vēlies rīkoties pareizi. Viņš katru reizi tev parādīs, ko darīt. Reizēm ir tā, ka jo mazākas ir mūsu dzīves iespējas, jo tuvāk mēs tiekam vesti Dievam. Es uzaugu bez tēva. Tas mani ļoti agri vilka pie Dieva, un jau 12 gados es tiku glābts. Un drīz pēc tam es sapratu, ka lūgšana ir visa noslēpums. Tāpēc es iemācījos klausīties Dievā jau ļoti agri. Kā es to iemācījos? Neklausoties. Tas ir viens no veidiem, kā var iemācīties klausīties. Neklausoties. Kas notiek? Tu piedzīvo tās sekas, un ja esi gudrs, nepaies ilgs laiks, līdz sapratīsi, ka gudrāk ir klausīties Dievā. Viņš vēlas runāt uz tavu sirdi, vienalga vai tev ir 12 gadi vai 112. Dievs mums dos mieru, ka tas visvairāk mums būs nepieciešams. Tad vēl tev ir sev jājautā, vai tas ir saskaņā ar to, kā Dievs parasti darbojas. Vai viņš tāpat darbojās rakstos, Bībeles varoņu dzīvē? Ja vēlos, lai mana rīcība būtu saskaņā ar Dieva gribu, tā jābūt saskaņā arī ar Dieva vārdu. To tev vajadzētu jau agri sākt mācīt saviem bērniem. Pirms tu pieņem lēmumu, pajautā par to Dievam. Tu teiksi, ko gan 12-gadīgs bērns saprot par jautājumu Dievam. Es ticu, ka Dievs atklāja un parāda savu gribu ikvienam, kurš patiesi to vēlas uzzināt. Bet ja tu dzīvo grēkā un esi tālu no viņa, viņš tev uzrādīs tikai to, ka tev ar viņu ir jāizlīdzinās. Jautājums ir, vai tas saskan ar Dieva vārdu? Kā es to varu zināt? Atver Dieva vārdu. Tu teiksi, jā, bet es nezinu, kur īsti skatīties. Pateikšu, ko esmu iemācījies. Man bija palikusi mammas lielā bībele, kurai aizmugurē bija vārdu rādītājs. Ja es gribēju kaut ko uzzināt, meklēju pēc vārda, kas varētu būt ar to saistīts. Tādējādi var atrast rakstu vietas par jebkuru tēmu. To var pārbaudīt. Cilvēki saka, zini, man šķiet, ka tas ir ok. Vai to saka arī Dievs? Nē. Reizēm Dieva vārds ir ļoti konkrēts un parāda, ka tas ir grēks. Cilvēki saka, es par to lūdzu un domāju, ka būs labi. Nereti cilvēki baidās atvērt Dieva vārdu, jo tas izgaismo viņu dzīvi. Ja neesi paklausīgs Dievam, viņš vadīs tevi pie pantiem, kas tevi brīdinās kaut ko mainīt kādā dzīves jomā. Vai tas saskan ar to, kas es esmu kā Jēzus Kristus sekotājs? Vai rīcība saskan ar to, kas es esmu kā Jēzus sekotājs? Ne kā draudzes loceklis, ne kā cilvēks, kurš apgalvo, ka ir kristietis, bet kā Jēzus sekotājs. Jaunpiedzimis, Dieva žēlastībā glābts sekotājs, kurš vēlas dzīvot viņa gribā. Piemēram, vai mana runa ar to saskan? Mans apģērbs, manas reakcijas, vai mana rīcība ar to saskan?
Kad tu paklausīsi kungam Jēzum Kristum, tava rīcība saskanēs ar taviem apgalvojumiem. Vai tie, kas tevi pazīst kā Jēzus sekotāju, kā kristieti, teiktu, ka tavi vārdi saskan ar to, kas tu esi? Jā, viņas apģērbs saskan. Jā, viņš attiecīgi izturas pret apkārtējiem. Kā es rīkojos? Ko es saku? Kā es reaģēju? Es esmu Jēzus sekotājs. Un tas tiešām saskan ar to, kas es esmu. Tad, vai tas saskan ar Dieva vispārējo plānu manai dzīvei? Piemēram, tu tiec pestīts un vēlies kristīties. Vai man vajadzētu kristīties? Ko par to saka Dieva vārds? Protams, ka vajadzētu. Jautājumi ir lieki. Bet tad ir cita veida lēmumi. Piemēram, ofisā tiek plānotas viesības, un tu zini, ka tur tiks iedzerts. Vai tev ir jājautā Dievam, vai vajadzētu tur doties? Tev nevajadzētu viņam par to jautāt. Tā ir vide, kurā tu neiederties, kurā tu nejūties ērti. Tā ir vide, kas nesaskan ar to, kas tu esi. Ja es dzīvoju Dieva gribā, viss par to liecinās. Ja nedzīvoju viņa gribā, tad viss pārējais būs pretrunā maniem vārdiem. Kāda māte man reiz stāstīja, mana meita grasījās doties ārā no mājām, kad ieraudzīja, ko viņa plāno vilkt mugurā. Es teicu viņai, nemaz nedomā iziet pa šīs mājas durvīm. Gudra sieviete, jo tādējādi viņa nodeva ziņu, tu tā neģērbsies, jo tu tāda neesi. Tas nesaskan ar to, kas tu esi. Dieva gribā nav pretrunā. Pajautā sev, kungs, vai tas saskan ar to, kas esmu? Tavā ģimenē, darbā, skolā, jebkur. Rīcība, saruna, uzvedība, saskan? Tam visam vajadzētu būt saskaņā. Lielākais traucēklis kristīgajā dzīvē ir kristieši, kas rīkojas pretēji tam, ko paši par sevi saka. Tātad mūsu liecība, mūsu ietekme. Māci saviem bērniem un mazbērniem, kā rīkoties konkrētās situācijās, jautājot, vai šāda uzvedība ir atbilstoša. Tad, vai šis lēmums pagodinās Dievu? Vai tu vari teikt, ka tas ir saskaņā ar Dieva vārdu? Es varu pieņemt šo lēmumu, ja nometoties ceļos pirms miega un lūdzot Dievu, manā sirdī nekas nekņud un netraucē, tad esmu viņam paklausījis. Par jebkuru lēmumu, kura dēļ naktī tu nevari gulēt, tev vajadzētu pajautāt, kāpēc tā? Kad Dievs kaut ko izgaismo tavā prātā, nepaeitam garām. Vai zini, kāpēc viņš tā dara? Lai tevi pasargātu, uzmanītu un aprūpētu, jo viņš tevi mīl. Dievs sūtīs mūsu dzīvē arī tādas lietas, kas mums nepatīk, lai pasargātu mūs no tā, kur mēs pavisam noteikti iepītos. Viņš ir mīlošs Dievs, viņam ir pats labākais plāns. Kāpēc tik daudzi nododas narkotikām? Kāpēc viņi kļūst atkarīgi no alkohola? Kas notiek cilvēka sirdī, ka liek tam dzert tik daudz, ka viņš vairs nespēja būt viņš pats? Jebkuru dienu var atgadīties kāds negadījums, vai arī iestāties nāve. Ko tādējādi cilvēki cenšas apslēpt? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es pat negribu mēģināt.
Un man tas nemaz nav jādara viņu vietā. Mums ir jāatbild katram par sevi. Lūk, kas mēs esam. Lūk, kur Dievs mūs līdz šim ir atvedis. Mans nolūks un apņemšanās ir paklausīt Dievam līdz pat savas dzīves pēdējiem brīdim. Jūs nekad nevarat kļūdīties ar to. Tāpat jautājums, vai man šo lēmumu nāksies nožēlot un dzīvot nemierā visu atlikušo dzīvi? Ir lēmumi, kuru sekas cilvēku nekad neatstāja. Viņi nekad nespēja to pārdzīvot. Pat dzīves otrā pusē cilvēks par to vēl runā, cik gan bieži es esmu to dzirdējis. Ja vien es būtu darījis tā, ja vien es būtu par to iedomājies, ja es būtu to zinājis, ja vien, un šie ja vien parasti noved pie ciešanām, sirdsāpēm un nožēlas. Dievam padomāt tavai dzīvei ir pats labākais. Viņš vēlas, lai tu rīkotos pareizi. Bet ja tu viņu ignorē, tad sekas ir neizbēgamas. Tad, vai es varu sagaidīt, ka Dievs mani apbalvos par šo lēmumu? Dzīvē ir vairāki svarīgi lēmumi, kas ietekmē ne tikai tevi, bet arī apkārtējos. Pajautā sev, vai Dievs mani atalgos, tāpēc, ka izturos pret viņu tā vai šitādi, ka dodos tur vai tur, ka piedalos tādā notikumā? Dievs pēc tam mani svētīs vai apbalvos. Visas šīs svētrunas par Dieva gribu patiesībā ir par paklausību Dievam, par to, kā tu dzīvo, ko darīsi un kā domāsi. Dievam ir plāns un ilgas tavai dzīvei. Tavs vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, un viņš vēlas par visu parūpēties. Mums ir jāpieņem lēmums, vai es uzticēšu viņam savu dzīvi. Padomā par to. Tu uzticēji viņam savu mūžību. Tu esi piedzimis no jauna. Tavs vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Tu teici, Dievs, es ticu, ka tad, kad nomiršu, es būšu debesīs ar tevi. Ja tu vari uzticēties Dievam mūžības jautājumā, vai tu nevari arī viņam uzticēties ikdienas lēmumos, kas ne uz pusi nav tik svarīgi? Vari gan. Dievam tavai dzīvē ir plāns un mērķis un ilgas. Tu teiksi, ja nu es pusi no tā palaižu garām, vai Dievs būs vīlies? Jau tad, kad tu piedzimi, viņš zināja, ka tu palaidīsi vējā pusi no viņa plāniem. Tāpēc nē. Dievs nav vīlies. Viņš ir gatavs ienākt tavā dzīvē jebkurā brīdī, jebkurā laikā, kad esi gatavs viņu uzņemt un lūgt, lai viņš visu izlabo. Dievs, es zinu, ka dodos nepareizā virzienā. Es lūdzu tev piedošanu. Vai tu lūdzu atklātu manas dzīves virzienu? Jā, viņš to darīs. Arī tad, ja tev būs tikai 21, arī tad, ja tev jau 100, vai tu vēlies viņam teikt, kungs, es ilgojos pēc tavas gribas. Es gribu tevi, tavu labāko plānu manai dzīvē, lai kāds tas būtu. Esmu gatavs mainīt visu, kas jāmaina, bet es vēlos labāko, kas tev ir manai dzīvē. Vai tu būtu ar mieru viņam to sacīt, ka vēlies labāko, kas viņam tavai dzīvē ir padomā? Tas būtu gudrākais lēmums, ko tu vari izdarīt. Kungs, es vēlos tavu gribu, lai ko tas prasītu. Un es vēlos tajā dzīvot visu atlikušo dzīvi. Es pastāstīšu, kā tas sākās.
Ja tu vēl neesi uzticējies Jēzum kā savam pestītājam, tas nestrādās. Tikai tad, kad tu pakļauj savu dzīvi viņam, atzīsti savus grēkus, tos nožēlo un aizgriezies no tiem, tu kļūsti par Dieva bērnu. No tā brīža lēmumus pieņemat jūs abi kopā, ja vien esi gatavs klausīties. Bet ja tu tagad neesi ar Jēzu, tad tev jātiek galā pašam. Tu nevari gaidīt, ka Dievs tev dos gudrību, ja esi noraidījis viņa dēlu. Tev var paveikties, tu vari pieņemt dažus pareizus lēmumus. Pasaules skatījumā tev var klāties pat ļoti labi, tomēr samaksas diena tuvojas, un tev būs jāatskaitās par savu dzīvi, par nepaklausību un sacelšanos. Tā tev atnesa bagātību un slavu, jebko, bet tas bija ārpus Dieva gribas, pretstatā Dieva gribai un plānam tavai dzīvei. Tu nekad nenopelnīsi tik daudz, lai atpirktos no Dieva. Tu nekad nebūsi gana slavens, lai Dievs tevi pieņemtu, balstoties uz šo slavu. Tikai Jēzus asinis mūs šķīsta no mūsu grēkiem un dara par vienu no viņa bērniem. Tēvs, mēs tevi mīlam, tevi slavējam un pateicamies, ka tu mūs mīli, ka esi personīgi ieinteresēts mūsu dzīvē. Es lūdzu, lai ik viens, kas dzird šo vēsti, to uztvertu nopietni no mūžības skatījuma, jo tā ir patiesība. Lai arī kur šobrīd kāds būtu, tu kļūsi par viņa glābēju un kungu. Kaut mēs spētu pakļaut tev savu dzīvi kā ieradumu, kā dabisku savu ikdienas daļu. Jēzus vārdā, āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.